Sveiki! Šis ir raidieraksts Arotbiedrība nākotne un sociālais dialogs Latvijā. Mūsu raidieraksti kopumā ir 10 un tapuši sadarbībā ar Friedriha Eberta fondu Baltijas valstīs. Šodien mūsu podkāstā ir īpaša viesa Kristīna Zonberga no Latvijas Pilsoniskās alianses. Labdien, Kristīne! Kā tev iet? Labdien! Iet ļoti labi. Karsta vasara. Darbi turpinās mums arī pēc šādā laika apstākļos. Lieliski! Vārdu dienu nosvinēt un darbi turpinās un noteikti arī ceru, ka kāda sadarbība ar arotbiedrībām veidosies nākotnē labāka, jo mērķis mums ir viens – demokrātiska un tiesiska un uz ziemeļu valstīm orientēta Latvija. Lūk, tad arī mans pirmais jautājums, kāda ir Pilsoniskās alianses galvenā misija? Latvijas Pilsoniskās alianses mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, radīt labvēlīgus šos priekšnosacījumus, lai vispār varētu būt pilsoniskā sabiedrība, lai tā var būt aktīva, zinoša. Un līdz ar to, kā minēja, ka cerams, ka būs sadarbība ciešāka ar arotbiedrībām, tā ir daļa no pilsoniskās sabiedrības. Un tāpēc jā, mēs strādājam pie tā, lai būtu tāda aktīva pilsoniskā sabiedrība. Absolūti, mēs to arī atbalstam kā viens no lielākajām organizācijām un piedalāmies kā varam. Un, protams, šobrīd pilsoniskās sabiedrības būvēšanā vairāk gan darba vietās. Mūsu rūp ir galvenokārt darba vietas un viss, kas ir saistīts ar darba vietu, sākot no darba aizsardzības, no darba samaksas un vēl citiem jautājumiem, kas ir svarīgi darbiniekiem. Un kā tu redzi sadarbības stiprināšanu ar arotbiedrībām Latvijā, ņemot vērā mūsu mērķi, lai veicinātu tiesisku, solidāru, modernu un ilgtspējīgu Latviju? Ja mēs skatāmies tādu pilsoniskā sabiedrību kā tādu, katram ir savs mērķis, katram ir sava loma, katram šim te spēlētājiem un mums kā biedrībām, tad ir varbūt mazliet cita loma, arotbiedrībām ir ir darba devēja, darba ņēmēja attiecības, bet tāpat laikā, protams, tam visam pamatā ir par to, ka iedzīvotājs ir tāds atbildīgs, ir līdzdarbīgs dažādos procesos, vai tas būtu šie ekonomiskie jautājumi, kas ir primārā darba attiecībās, bet līdz ar beidzot ar šādām valsts veidošanas procesiem, kur ir lēmumu līdzdalības procesos piedalās ik viens iedzīvotājs. Un šeit mēs skatāmies, ja mēs par to, kāda varētu būt ciešāka sadarbība ar arotbiedrībām, tad mums šobrīd ir ļoti spēcīgs šis te sociālais dialogs Latvijā un trīspusējais šis te dialogs, kur ir arī valdība piedalās. Tad mēs redzam, ka, protams, nākotnē vajadzētu šo sadarbību stiprināt ar to, ka iekļauj arī, ka ir šī pilsoniskās sabiedrības, arī pilsoniskā dialoga elements šajās te sarunās ar valdības pārstāvjiem. Jā, tāds modelis ir Eiropā. Kaut pasaulē vēl joprojām dominē, kā jau tu minēji, trīspušu dialogs, kur ir galvenie nodokļu maksātāji iesaistīti. Mēs redzam, ka šobrīd arī viens no sāpīgākiem jautājumiem, piemēram, tāpat vakcinācija, kur ir ļoti vajadzīga sabiedrības iesaiste, atsaucība un arī tāda uzticēšanās oficiālā informācija, svarīgā informācija, ka tas ir valstiski svarīgi, pasargāt sevi un sabiedrību, cik vien iespējams pandēmijas laikā. Un kādi, tavuprāt, ir būtiskākie sabiedrības saliedēšanas principi atbildīgos brīžos un kā varbūt cīnīties ar dezinformāciju, kas arī ir viens no mūsdienu tādiem fenomeniem? Pamats, jo tomēr ir tāda savstarpējā cieņa, savstarpējā tāda uzticēšanās par to, ka vai tas būtu darba devējs, vai tas būtu valdības vadītājs, ka tie pieņemtie lēmumi ir nevis savu personīgo interešu vārdā, bet tomēr tādā kopējiem labumam. Un līdz ar to ir jāskatās, ka ne tikai tādos kritiskajos brīžos ir vajadzīga tāda saliedēta sabiedrība, bet pie tā ir jāstrādā miera laikos, un tad, kad ir šie kritiskie brīži, vai ka tā ir pandēmija, kad sabiedrībai ir skaidrs, ka katram no mums ir sava loma, un mums ir atbildība par to, kā mēs kopā izejam no šīs krīzes. Līdz ar to es teiktu, ka tāda sabiedrības tā saliedētība ir jāsāk ar to, ka ir jāatgriež šī uzticēšanās publiskajai varai, un savstarpējā uzticēšanās, ka arī tuvinieks vai kaimiņš vai kāds cits arī būs primāri domās, ka vienam po otru tādus labus darbus izdarīt nekā kaut ko pretēju.
Tāpēc saliedētība ir laikietilbīgs process un ikvienā tādā ikdienas darbībā, kas ir jāveicina. Piekrītu, jā. Mēs esam tāda normatīva valsts. Mums visu pateikt noteikti ar likumu, kā likuma spēks, kā paredzēts likumā, normatīvos aktos. Un tāprāt, vai ir vajadzīgs skaidrāks tiesiskais regulējums sociālajam un tiesiskajam un pilsoniskajam dialogam, un varbūt mēs jau šobrīd varam definēt sociālo un pilsonisko dialogu, un tas ir pilnīgi pietiekami. Vai tomēr vajadzētu vēl kādu likumu, papildus normatīvo aktu, kas šīs tradīcijas palīdzētu iedibināt skaidrāk un noteiktāk. Ideālā gadījumā, protams, ka tās būtu tradīcijas un tāda pašsaprotama lieta, ka tad, kad notiek kāda lēmuma pieņemšanas process, ka tad tiek iesaistīts dažādi sabiedrības pārstāvji, un tad ir šis sociālais un pilsoniskais dialogs, kas nodrošina šo tiltiņu starp sabiedrību vai darba devējiem, darba ņēmējiem. Diemžēl mēs, protams, skatāmies, ka praksē ir dažādi un lielā mērā, tā kā tas nav tik stipri nostiprināts tiesiskajā regulējumā, tad tas balstās vairāk lielā mērā uz tādu konkrēto politiķu vai ierēģņu, tādu izpratni par demokrātiskajām vērtībām, par demokrātiskajiem procesiem un kāda loma ir pilsoniskai sabiedrībai. Tā kā mums nestrādā pavisam labi šis te process, tad es arī tiektos uz to, ka tomēr ir stingrāk noregulēts, ka, kad dialogs ar sociālajiem partneriem, ar sociālo dialogu tādiem īstenotājiem, tā skaitā, un arī ar šiem te pilsoniskā dialoga īstenotājiem, ka tā ir tāda norma, un tad jau tā arī iesakņosies arī kā tradīcija, jo mēs šobrīd arī, ja mēs skatāmies pēc tādas prakses, Eiropas Savienība tīpaši, kā ir kādi lielāki lēmumi jāpieņem, ka tur ir skaidri pateikts, ir sabiedrības viedokļu apzināšana, ir sociālai partneri, ir pilsoniskā sabiedrības pārstāvji, tomēr tie ir tādā rekomendāciju statusā, līdz ar to nevienmēr tas tā jēgpilni tiek ieviests, un noteikti būtu nostiprināms šis te kā konsultēšanās process. Otrkārt varbūt ir skaidrāk arī jānosaka, kāda loma ir sociālajam dialogam un kāda ir pilsoniskajam dialogam, tā lai arī šie dažādie dialogi īstenotāji zina savu to lauciņu, par kuru tad arī iestājās. Jā, lai mēs nekonkurētu, bet lai mēs sadarbotos un būtu pārliecināti par savām pozīcijām un audzētu sabiedrību un darba tiešām pietiek visiem. Eiropas Savienības līgumā ir 157. pants par sociālo dialogu, tāpat arī ir trīspusējā konvencija par trīspusējo sadarbību numur 144, ja nemaldos, starptautiskā darba organizācijā, bet patiešām parasti šie termini jūk un brīžiem ir pilsoniskais dialogs un sociālais dialogs, jā, bet viss pamatā jau ir dialogs un lai iedibinātu šīs labās tradīcijas, varbūt ir tiešām vērts apsvērt nākotnē tiesisko regulējumu, kur būtu šīs galvenās lomas un iedibināt arī tādu normatīvu ceļu par pamatu likt, lai tiešām dialogs zeļ un plaukst, un lai dialogs ir atvērts gan kritiskos brīžos, gan normālos brīžos ar sabiedrību, un lai šie kanāli komunikācijas ir skaidri un labi, un arī procedūra, termiņi, iesaistītās puses, viss, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Kā tu arī minēji, lūk, tas vēl ir nākotnes jautājums, un esam ceļā uz šo. Kā tu vērtē faktu, ka, piemēram, Eiropas Arotbiedrību konfederācija norāda, ka vajadzīgs ir vismaz 60% koplīguma pārklājums demokrātiskām darba vietām? Tas ir tas, par ko cīnās arotbiedrība arī Latvijā ikdienā. Latvijā mums šobrīd ir 20%, ja? Mazliet viņš nosvērstās 19, 24, ja? Noslēdzām jaunu ģenerālu vienošanos uzlācas 24, ja? Piemēram, būvniecības nozarē. Bet mēs atpaliekam 3 reizes no Eiropas vidējā. Ja? Kāds ir tavs viedoklis, kā aktivizēt un celt koplīguma vērtību sabiedrības acīs? Šeit ir
ja mēs runājam par lomām, kādu, kuram ir spēlētājiem šeit ir noteikti arotbiedrībām, ir šī te loma skaidrot to, kāds ir šī pievienotā vērtība, jo es pieļauju, ka liela daļa varētu sabiedrības arī nezināt, kāda ir šī starpības starp darba līgumu un koplīgumu, un tajā brīdī, kad skaidro, ka kāda ir šī papildus atrunātās lietas, kas tiek iekļaut šajos koplīgumos, un ko tas dos arī kā darba devējiem, kā darba ņēmējiem, tādu savstarpējo attiecības sakārtošanā, arī tā nepieciešamība līdz ar izpratni varētu arī pieaugt, bet tas atkal ir par to, cik liela var būt kapacitāte arotbiedrībām, arī citām organizācijām skaidrot par to, kā tad arī ir nepieciešams arī šis līgums saslēgt. Viennozīmīgi arotbiedrībai ir kapacitāte un vēl mēs skaidrojam, bet mēs esam koplīguma puse. Un tāpēc ir būtiski, ka, piemēram, arī mūsu partneri, mūsu draugi, mūsu sadraudzības organizācijas skaidro, ka, koplīgums tā ir laba lieta. Tā ir kolektīvā aizsardzības sistēma darbiniekiem ar pamatvērtībām, ar konkretizētu likumu darba vietā, ar konkretizētām darba aizsardzības prasībām. Un tas ir Ziemeļvalstu modelis. Visās Ziemeļvalstīs koplīgums ir tāda pašsaprotama lieta, ka tā ir darba vietā, tā ir ļoti laba lieta. Tas ir papildus garantijas iemaksas, piemēram, pensiju fondā, garantijas nākotnē, garantijas prasmu pilnveidē, garantijas vēl kādam brīdim. Un līdz ar to ir ļoti būtiski, ka par to runā ne tikai arotbiedrības, par to runā arī citas organizācijas, par to runā plašāk sabiedrībā. Un mēs tā kā atveram acis un novērtējam tos koplīgumus, kas mums jau ir tie 20%, un arī esam atvērti jauniem koplīgumiem, ka tas nav nekāds nemoderns, novecojis Rīgas, bet tas īstenībā ļoti labs eiropeisks līgums par labu visiem darbiniekiem uzņēmumā vai nozarē. Un tas arī, protams, ir viens no tādiem demokrātijas un demokrātiskas darbas vietas stūrakmeņiem. Šeit noteikti nostrādātu šie labie piemēri, ar ko tad ir arī jārāda, kā ir nozarē, ir sakārtot jautājumi vai kādā konkrētā uzņēmumā, un labie piemēri runā jau paši par sevi. Tāpēc pat ja mēs atpaliekam, tas tomēr ir tādās tradīcijās, kā minēja, kad uz to tikai iet, bet palēnām tas varētu attīstīties. Plus vēl, es teiktu, ka jāņem vērā, ka daudzi uzņēmumi, tīpaši šādas satura ziņā, kas ir iekļauts koplīgumos, jau puslīdz kaut kas ir iekļauts tādā iekšējās organizāciju politikās. Tikai tad ir jāpaskaidro, kāds būs šis papildus vēl pienesums, ja tas ir tomēr koplīgums. Viennozīmīgi, tas ir līgums ar pašu darbinieku iesaisti. Tas nav tā, ka kāds pieņem tavā vietā, vai darba devējs, vai vēl, bet tu pats iesaisties, kā darbinieks veido savu darba vietu un nāc pie arotbiedrība apkopo priekšlikums un noslēdz visu labā. Darba līgums ir tikai viena darbinieka labā. Tā ir tā būtiskā atšķirība, vai vienam vai daudziem. Protams, ka darba līgumu vienmēr var uzlabot un pilnveidot. Tur nekāda limita nav arī ar koplīgumu. Un visbeidzot, 2 pēdējie jautājumi par dzimumu līdztiesību kā vienu no prioritātēm digitālā un modernā sabiedrībā. Kāds tās viedoklis, vai mums vairāk ir jāsadarbojas tīpaši ar dzimumu līdztiesību veicinošām organizācijām, un kāds tās vērtējums par situāciju šobrīd Latvijā? Tam būtu jābūt kā arī pašsaprotamai lietai mūsdienīgā valstī, ka dzimuma līdztiesība ir jābūt un ir jābūt atkal visos ikdienas procesos. Tā ir viena no pamatvērtībām, ka netiek šķirots pēc dzimuma ne darbinieki, ne dažādi procesu dalībnieki. Tas, kā šobrīd ir Latvijā, protams, ja mēs skatāmies par kaut kādiem vadošajiem amatiem vai konkrētām nozarēm, tur var redzēt starpību, kur ir tomēr vēl joprojām vadošajos amatos ir primāri ir vīrieši un sievietes ir ievērojami mazāk. Tāpat laikā mēs varam arī redzēt sektorus, kur ir vairāk sievietes un
tā skaitā tas ir šis nevalstiskais sektors, kurā es strādāju, kur ir šīs pilsoniskās aktivitātes, tur mēs atkal redzam, kad ir diezgan pretējs šis situācija. Tomēr tas, kas mēs arī pēc tā pamazām strādājam un skaidrojam arī organizāciju vidū, kad ir arī viena no šī pretdiskriminācijas jautājuma vai dzimuma līdztiesības jautājuma, ir arī tāda viena no vērtībām, kas ir jāiekļauj jebkurā organizācijā. Tas neatiecās tikai uz biznesa sektoru un vismaz jātiecās uz to, lai arī pamazām arī skatītos kaut vai padomē, kas ir lēmumu tādu pieņēmēji organizācijā, lai būtu dzimuma līdzsvars. Viennozīmīgi, lai būtu dzimuma līdzsvars, arī arotbiedrībās biedres ir vairāk sievietes, bet ja mēs paskatāmies uz valdēm, uz vairāk, tad tur varētu būt arī savādāk tā aina. Un tas liek padomāt par tādu rozā kvotu nākotnē, gan uzņēmumu, gan nevalstiskā organizācija, gan arotbiedrība valdēs un tā. Piemēram, Itālijas, Beļģijas arotbiedrības izcīnīja arī Vācijas arotbiedrības tā saucamo rozā kvotu, ka tomēr būtu šīs iespējas, un, protams, ņemot vērā kvalifikāciju un darba rezultātus un viss, bet mazliet dodot šīs priekšrocības startā. Jo tas starts ir tas klupšanas akmens, un tur varbūt kāda stimula būtu arī apsveicami par jauniešiem un sievietēm domājot. Un viss, beidzot pēdējais jautājums vai tāds novēlējums varbūt no tavas puses arotbiedrībām, kāds būtu tās novēlējums un arī sociālā dialoga attīstībai vēlējums Latvijā, pilsoniskā dialoga, protams, arī. Tā kā es esmu pilsoniskā dialoga pārstāvis, tad tas pants novēlējums būtu, pirmkārt, šī ciešāka sadarbība starp sociālā dialoga īstenotājiem un pilsoniskā dialoga īstenotājiem, kā minēja, ka mēs neesam konkurenti, mēs papildam viens otru. Otrā lieta ir šīs mums vai, kamēr mums nav tiesiskā regulējuma, varbūt tādā prakšu tradīciju līmenī pašiem vienoties par to, kas ir mūsu tie pārstāvniecības lauciņi, jo man ir bažas par to, ka šobrīd ir tāda nevienlīdzīga situācija un varbūt arī sabiedrības pārstāvji, kuriem nav pārstāvniecība dialogā šobrīd un arī par tādām varbūt arotbiedrībām kā novēlējums ir, protams, skatīties par to, kā mūsdienās tomēr mainās arī šīs nodarbinātības formas. Un ir ļoti daudz tomēr nodarbinātie nodokļu maksātāji, kas nav tādā tradicionālā nodarbinātībā, vai tie arī ir šie pašnodarbinātie vai autoru atlīdzību saņēmēji, kuriem šobrīd iztrūkst tā balss lēmumu pieņemšanas procesā, un tad šeit noteikti būtu tāds, pirmkārt, vai mēs paši esam gatavi mainīties, un ar to, es domāju, arotbiedrības un arī biedrības nodibinājumi, kā arī, tad kāds mums tas dialogs varētu mainīties, paplašināts, jo sadarbībā noteikti ir spēks, un tas būtu tas mans būtiskākais novēlējums uz sadarbību. Viennozīmīgi to, kā saka, vajag attīstīt un novērtēt, un arī par pašnodarbinātajiem un netipiskām nodarbinātības formām, piemēram, pagaidu nodarbinātības aģentūrā vai platformā. Un vēl jau nāks, protams, arī, piemēram, mākslīgais intelekts un tehnoloģijas un iekārtas un visas šīs izmaiņas, kas nāk ar joni virsū, jau ir īstenībā ieviest daļēji. Liek apdomāt šo dialoga nākotni, gan sociālā dialoga, gan pilsoniskā dialoga nākotni un padomāt par varbūt tādu labās prakses un ieteikumu apkopojumu. No tava novēlējuma varētu arī secināt, ko varētu jau izstrādāt šodien vai sākt izstrādāt, lai mēs varētu sākt ar principiem, ar labo praksi, un tad varbūt nākotnē tas var arī izvērsties par ko juridiski saistošāku un skaidrākiem rāmjiem labam sociālām un pilsoniskam dialogam Latvijā. Paldies liels par sarunu. Paldies. Un uz sadarbību. Uz sadarbību noteikti. Paldies. Paldies. Ja tev ir kāds pazīstams, kam liktos interesanti šī informācija, droši dalies. Piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv. Droši raksti lsab@lsab.lv un atjaunosim arotbiedrības kopā. Raidieraksts tapis sadarbībā ar Marana Productions.